Tā, Prolīga. welcome back! Sveiciens dubultzodiem. Esam atgriežušies virtuvē, šoreiz mazākā sastāvā ar ēdieniem. Dzīve iet uz priekšu, un gal tam arī nav laika. Viss nauda ir iztērēta teātru biļetēs. Visa nav teātru biļetes, Gludeklim vairs nepietika naudas. Ja. Un ēdienam. Overrated coffee is the thing. Zin kā, nav ko tur tāpatām visiem diētas vajag un vispār. Bet mēs sapratām, ka iepriekšējā reizē mums bija super garš. Garš 1,5 es lēnāk nevarēšu. Jā. Es nezināju, ka mēs esam tik lēns. Tāpēc ir jāspiež tagad uz maksimāli. Tā, pie tēmas runāsim ātrāk, jā. Un Kā tev iet? man iet super. Šis ir tā kā skaitākais, mans mīļākais mēnesis ir septembris. Mēs esam miņā. Vislabākās lietas pārsvarā notiek septembrī. Jauns gads. Es vienmēr esmu uzskatījis, septembris ir tā kā jaunais gads. Jā, novāc kartupeļus. Viss Kuru nav šogad. Jā. ir Dunagā ir. Tā kā sēnīts, beciņas aiziet, to mums arī viss ir nepieciešams, jo tomēr 35+. Bet, lai nevilktu garumā un nebūtu šīs garās 50 minūtes, tad uzreiz ķeramies pie lietas. Mēs kā vienmēr, kā to vienu iepriekšējo reizi, gribam padalīties ar 3 pieredzēm, kas mūs ir aizkustinājušas. Tās varbūt ne tikai pieredzes kā eventi, bet arī places un products un tā tālāk. Maybe people. Jā, maybe people. Pleasing. Šoreiz mēs sākam ar tavu lietu numur 1, ar ko tu gribētu rekomendēt saviem dzīves biedriem. Es kā vienmēr vēlos rekomendēt tikai to labāko, un tad šoreiz es rekomendēšu sevi. The way to go. Jā, bet īstenībā man ir secret klubs. Tas nav swinger klubs vai kaut kas tāds, tas ir vienkārši meiteņu klubs, pagaidām meiteņu, ja saucās Rīgas Ragans. Es pat īsto tagad, es viņu atvēru citiem cilvēkiem, jo man ir tā ideja ir tāda, ka mēs esam konkrēts cilvēku klubs meiteņu, un es taisu pasākumus. Diemžēl man nesanāk, pagaidām nav sanācis pietiekami bieži to darīt, bet 3-4 reizes gadā, kas zina, varbūt pēc tam vairāk. Un es tā kā pārdodu vietu, kas nāk komplektā ar superīgāko kompāniju, kas nāk komplektā vienmēr ar krāsu, ar to, kā tur būs jāģērbjās, kā tur viss izskatīsies. Pagaidām ir bijis sarkans, zaļš, rozā, zils, un nākamais būs violetais, kas jau būs šo svētdien. Un katru reizi mana vēlme ir to, lai mēs laiku nerunājam par savām problēmām, par darbiem, bet drīzāk par kaut ko, kas tevi iedvesmo, paklausīties, kas citus iedvesmo, ar ko citu varbūt mēģina tikt galā. Un kaut kā mācīties viens no otra un produktīvi, efektīvi pavadīt laiku, un kad tu aizej mājās ar to sajūtu, kad ir forši. Plus ir tā, ka katru reizi dāvinā nāk šķīvis, no kur tu ēdi. Šķīvi arī ir taisīt sadarbībā ar mani truly, un īstenībā man šķīvis taisa Raunas Ceplis. Un katrs šķīvis ir ļoti personalizēts, respektīvi ir tā krāsa, kas ir šīm vakariņām, un otra krāsa ir saskaitīta pēc viena veida numeroloģijas, un tur ir daudz veidu, cik es saprotu, un vienkārši saskaitīts vārds uzvārds, un kas tev beigās pa krāsu sanāk, tas arī tas ir. Un tā doma ir, ka pēc entiem pasākumiem tev būs tavs personīgais šķīvi komplekts mājās. Un tas ir brunch, mēs kaut ko vienmēr darām, vai tas ir puķu pušķis, vai tas ir bingo, vai atkal kaut kādi citi uzdevumi, respektīvi veids, kā sev uzlabot garstāvokli. Un vienmēr arī ir jautājums, ne? Vai tas ir, jo man vienmēr, vismaz cik es esmu trāpījis viņos, tur vienmēr ir šis maģiskais jautājums, uz kuru ir jāatbild. Jā, un tad ir mīziens nenormāli, vai tava atbilde būs gan... Bet es tieši, ka baigi labi visi tiek galā. Ne, protams, tā kā tās sievietes, kas ir tajā klubiņā, ir tā kā bombiņas, jā. Katrs atnāk un vienkārši izvēl, kur viņš sēdēs attiecīgi, un izvēl arī savu jautājumu, lai tas viss ir tā, kā tam ir jābūt. Un tas viss ir viens liels pārsteigums bez scenārija. Protams, es tur viņu kaut kādā veidā vadu un kustinu sarunas uz priekšu, bet man liekas, abrīnojumi ir meitenes, kas es tagad izsludināju
pirmo reizi brīvās vietas ārpus grupas, ka parādījās, man ļoti ātri aizpildījās visas vietas un cepur nost arī tām, kuras nepazīst nevienu iekš grupas un nepazīst arī mani, kas vienkārši man varbūt seko sociālajos tīklos un pieteicās un cepur nost visiem, kas atnāk pilnīgi svešā vidē un arī grib izbaudīt. Man liekas, tas ir super un tam tā jābūt. Jā, es arī varu rekomendēt šo elitāro klubu. Jā, gaidiet nākamo paziņojumu iekš mana privātā konta. Varbūt mēs arī izliksim mūsu podkāstu kontā, kad, ja būs brīvā vieta, vienmēr priekšroka ir tām meitnēm, kuras ir grupā. Ja nesavācās līdz konkrētai dienai, tad atverās jaunas vietas pārējām. Tā kā Hunger Games, principā. Jā. Visu laiku ir pārsteigums, respektīvi, viss ir pārsteigums. Kur tu sēdēsi, kur tu iesi, ko tu darīsi? It's like go with the flow. Iemācies palaist vaļā. Tas ir mans numur 1. Līga. Mans numur 1 ir iepriekšējā weekendā es biju uz pirti. Saucās Ziedlejas, bija kaut kāds insane, sexy, new age versus klasiskā latviešu tā izpratne par pirti, bet tas izpildījums ir ļoti mūsdienīgs. Tu domā arhitektūra vai? Arhitektūra un arī tas... Arhitektūra OpenAD, es pateikšu, un šī... Shout out! Un šis tieši projekts ir ļoti daudz starties ārzemēs. Man liekas, ka viņš ir iegūs vairākas balvas arī. Tas tā kā Latvijas lepnums. Jā. Un tas pirtnieks arī mums stāstīja, kad Japānā kaut kādas tur 3 kaut kādas grande balvas ar tieši šo projektu ir iegūs. Un viņi absolūti lepojās. Un es tiešām priecājos, ka tāds Latvijas produkts, vēl fun fact, ko pateica pirtnieks, bija tas, ka Latvijas eksporta produkts ir freaking pirts slots. Viņš šeit tik nenormāli tiek sūtīts uz Parīzi īpaši. Parīzi, Londona, tur kaut kāda Pētera, respektīvi all over the place, bet pirts slot. Saprot, Saša? Varbūt tā ir mūsu jaunā lieta. Mums jāiet mežā vienkārši vākt pirts slots. Jā, es gribu redzēt līgumu ar pirts slots, bet es vēl zinu vēl daudz interesants lietas, kas tiek sūtīts ārzemēs no Latvijas, bet I guess it could be. Tā kā mums tas ir so traditional. Jā, bet konkrēti par to vietu. Protams, tas ir luxury. Tas nav, protams, jo tā naudas summa ir gan ievērojama, bet atkal, ja mēs runājam par return of investment, tas, kāda es iznācu no tā weekenda ārā. Atpūta bez bērniem. First of all. Already. 100%. Energy up. Jā, es principā atguvu jaunību. Es esmu tagad nevainīga atkal. Jā. Bet jā, respektīvi, šī luksus pieredze tiešām tā kā, ja es esmu nonākusi tajā dzīves periodā, kurā man ir tāds, es tiešām gribu sev to atļauties, ja es varētu vienreiz gadā iespiest šitādu te weekendu, es būšu live forever, godīgi. Tā arī gribu. Bet man tā varētu būt problēma. Bet par to vietu. Super stilīgi. Es tiešām jūtos tā kā, šī ir atkal lieta, ko es esmu sev pelnījusi. Man, tāpēc es iedrošinu arī citus izmēģināt tādu, varbūt neordināru savai ikdienas videi. Tās telpas ir tiešām fantastiskas un ļoti gaumīgas un vispārējais. Bet, neskaitot pirts rituālu, lielākā lieta, par ko es biju super sajūsmā, bija tas, ka tur bija no reception. Tev nebija opcija saņemt zvanus, saņemt īziņas. Reception aiz internetu, nevis recepcija cilvēks priekšā. Tā kā, jā, sarunas. Tur gan nebija neviens priekšā. Tur mums pirtnieks mums sagaidīja. Priekšā tev sagaidīja puskāls vīrietis. Jā, tieši tā. Bet šī piespiedu out of place, out of zone ir tiešām mentāla mazgāšana, jo pirmkārt tas skats fenomenāls. Tu no rīta pamosties, tev ir vienkārši tas panorāmas skats par to, kā tu koki vienkārši aug. Tad tās lapiņas kustās, tie bērzi. Un tev ir tāds, šis ir tiešām relaksējoši. Gulējies pirmām kārtiem. Jā. Un tāpēc man liekas, ka
varbūt arī es sāku apzināties tā telefona efektu. Jā. Jā, tā. Bet man ir jautājums par tām zirlījām, jo tad mēs vienkārši dāvinājām viņu kādam ēdiens. Nebija. Nebija. Bet par Jā. to jāpadomā, ka tev ir jāņem līdzi vakariņas vai brokastis vai kaut kas tāds, Nu, vai ne? Sigulda ir tā kā spļāviena tālumā. Bolts. Manuprāt, viņi bija e-pastā man rakstīja par to, ka viņš ir pieejams, bet mēs neizmantojām to opciju. Mēs aizbraucām pāriest uz Siguldu. Jā, es domāju, ka tā ir lieta, ar ko ir jārēķinās. Jā. Nu, ja kādam no rīta... Bet nu, tur bija šities te kaņiks, tā kā roltoni, let's go. Jā. Nu, izmēģināt to balansu dzīvē. jā, tas ir Lakšķi. Tieši tā kā neliksim augstāk par sevi. Tā kā, jā, es absolūti novērtēju, gan vizuāls bija baudījums, gan tiešām ķermenisks, un tas atslēdziens pēc tās pirts, oh my God, tas tiešām, man liekas, viss tā kā dēļ bērniem negulētās naktis, tā kā tur vienā vīkendē, jā, viss tika izdziedēts tur. Nu, super. Jā. Must do everyone. Jā. Tā, nu, mans nākamais ieteikums ir... Mans dzīves prieks ir viena lieta, ko es jau neaizliedzu, kaut gan pēdējā laikā man nesakrīt grafiku to darīt, bet viss ir atrisināts, es atgūšu visu no pazaudēto, ir dejošana. Es esmu dejojusi tā saucamās modernās dejas, kā mēs lielākā daļa droši vien 4. klasē vai kaut kas tad, bet, protams, tā vienmēr partners tev kāp uz kājiem, ir tīzlis nemāk dejot, principā viss vienmēr vaina, viss jau sitos. Tā, bet tagad nobriedušā vecumā es esmu sapratusi, ka man patīk dejot, un es esmu gatava maksāt vīrietim par to, ka viņš dejo ar mani. Jā, un es tagad uztaisīšu mazo reklāmu, ar ko es dejoju. Tas ir Klārs no Richter deju skolas. Visticamāk, Līga ieliks arī tur to viņa akauntu Instagram. Daudz man jautā, kā tu vari dejot bez sava vīra, un kā tev vīrs var atļaut, ka tu dejo ar svešu vīrieti. Tur taču rodās viss kaut kas. Nu, es nezinu, ko tur tās meitenes iet meklēt. Es eju dejot. Un mans vīrs ir gatavs samaksāt, lai viņam tikai nav ar mani jādejo. Tā kā trade-off. Jā, tā kā principā es mēju great deal. Un vispār es nekautrējos pateikt to, kad man gribās dejot ar vīrieti, Kurš māk dejot. No offense, Dāvi. Bet tā ir. Un, ja tu, es nerunāju par dejošanu house music pavadībā kratīties uz vietas, bet es, piemēram, konkrēti es dejoju tango. Protams, es dejoju arī kaut kā tur pamēģinam tur čaču, džai, foxtrot un visu pārējo. Bet mans main tā kā ir tango, ko es vēlos, protams, viņš varbūt arī nav tieši tango speciālists vai kā, bet mēs visu varam izdarīt, un man katru reizi pēc šīs 45 minūšu nodarbības man ir super labs garastāvoklis. Nu, tā kā es esmu atpūtusies, un plus es varu atklāt, kad man ir my biggest issue vienmēr ir bijis uzticēšanās citiem cilvēkiem. Man ir sajūta, ka man vienai ir daudz labāk, es ātrāk un tā tālāk, un lai mani vadītu kāds cits, sveiciens maniem priekšniekiem. This is a big issue for me. Nu, tā kā, ja tu nespēji atbildēt uz visiem maniem kritiskiem jautājumiem, es tev nevaru uzticēties, un man šī dejošana ir kā terapija, jo ir pagājuši gads, nav tā, ka es deju kā profesionāls, es zinu, ka citas meitenes iet dejot arī, lai iemācītos kā profesionāls. Man main issue ir uzticēties vīrietim man blakus un ļaut viņam vadīt mani, kā principā sākotnē visam vajadzētu būt. Un es esmu ļoti labā posmā, es varu nodejot 4 minūtes, sekojot savam partnerim, ļaujoties. Un I'm very proud. Nu, kā mēs zinām, 4 minūtes ir ļoti daudz. 4 minūtes ir ļoti daudz. Jā, tā kā visiem iesaku atrast vai nu dejošanu vai kaut kas cits, un nekautrēties, ja tas nav ar tavu vīru vai kaut ko pārējo, bet you do it for yourself. Nu, tā kā 100% iesaku. Nu, kā saka, mācamies no labākajiem, Saš, mācamies no labākajiem. 4 minūtes. Tas nākamais podcasts saka. Jā, tā tad laiks ir būtisks atkal. Mans nākamā rekomendācija ir venue. Ja mēs tomēr esam jau sapratuši, ka es esmu koncertu junkie un atkarīgā, un man tas sagādā lielu baudu, tad es tieši domājot par šo,
gribētu cilvēkiem rekomendēt apskatīties nevis konkrētu izpildītāju, bet koncertu zāli. Un šī konkrētā koncerta zāle atrodas Londonā. Viņa saucās Alexandra Palace, jeb kā tautā viņa sauc Ali Pali, kas ir ļoti skaista. Viņa tiešām izskatās pēc pils, viņa ir kalna galā, un visi koncerti, kurus esmu tur bijusi, iznākot ārā, ir tumšs nakts, un tu redz zvaigznes, kas ir Londonā ļoti complicated, jo ir ļoti gaismas piesārņojums liels. Un līdz ar to tas romantisms, kas manā galvā tiek uzbūvēts esot šajā skaistajā telpā, viņš katru reizi apstiprinās. Tā kā es tiešām jūtos bišķiņ kā princese. Bet, ja mēs runājam par ietilpību, man šī konkrētā telpa patīk ar to, ka viņā ietilpst apmēram 10,000 cilvēki. Tas tev nav big arena, un tur nebūs Beyoncé noteikti nekad dzīvē tur neuzstāsies, jo tas ir par maz vienkārši priekš tās auditorijas, kas viņu pieprasa. Bet konkrēti es esmu bijusi uz 3 izpildītājiem. Tur viens bija Florence and the Machine, kas bija, tur 10 gadus atpakaļ, manuprāt. Jā. Bet tas koncerts ir manā... Top 3. Viņš ir, manuprāt, top 1. Jā. Jo es biju uz Florence and the Machine tajā brīdī, kad es pirmoreiz piedzīvoju, ka neviens nefilmē. Visa auditorija vienkārši ir fully iekšā tajā uznācienā. Visi ādās, dejo, un tie ir 10,000 cilvēki. Spēja noturēties, izņemot mani. Es iefilmēju. Tas pārējais 10,000. Apmēram. Nē, bet es nofilmēju, ja godīgi, tikai vienu brītiņu, kura bija The Dog Days Are Over. Un tā bija, es vienkārši nevarēju atturēties. Bet vispārējais koncerts es tiešām nomaucu līdzi, vienkārši sweaty bija tur. Tā kā, ja jūs gribās fitness, tad uz Florence vajag aizmaukt. Bet... Arī Florence Itālijā var aizmaukt. Jā, tieši tā. Bet unikāls ir tas, ka tajā koncertā es nolēmu par to, ka man meita sauks Florence. Man bija tāds... Oh my God, tā kā šis ir tā kā vēsturisks brīdis, principā. Tad vienmēr viņš būs top 1. Viņš būs absolūti. Nākamais es biju uz James Blakeu, kas ir, viņš konkurē ļoti ar Florenci. Bet Top 2. Jā, viņš ir noteikti top 2. Un es, man liekas... Bet tie ir arī izpildītāji, come on. Bet, saprot, tā mazā auditorija pret to mākslinieku, kas īstenībā ir huge mākslinieki. Jā. Bet tu jūties tik tiešām intīmā setupā ar viņiem, un tas James Blakes vienkārši viņš visu to elektronisko savu es tiešām noraudājos, un man bija tas, what do you mean? Tā kā tas ir kaut kāds pieaudzis vīrietis spēlē tev tur tādas elektroskaņas. Man vienmēr saka, ka es tikai to sad story, bet James Blake, viņam ir very sad story under, un redzēt viņu tik skaistā vietā un tādu mūziku, man liekas, tad tur vienkārši tur... Tas tiešām bija super iespaidīgi. Un trešais bija uz House Music festivālu, bet izpildītāju Ben Bomer. Un tur bija iespaidīgs lāzeršovs un šautauts Oskaram, kurš netika uz koncertu, jo viņš nebija... jābrauc ar pasi. Jā. Reminder, I jā. think he was a Un smart tagad person. UK ir arī vīzas. Vīzas, jā, UK ir vīzas 15 paundi, jāreģistrēs obligāti vismaz 3 dienas pirms braucat. Jā, tieši tā. Un es teiktu, ka tas venue ir tiešām romantisks, skaists. Un let's go! Nākamreiz. Jā, un es iečakoju nākamie lielākie izpildītāji, ko es pamanīju. Tur ir Fortet un Fatboy Slim, kas ir nākamgad februārī, manuprāt. So, varbūt, ka mēs varam ielikt kādu deju pasākumu. Mums tik brīvs kalendārs ir. Jā. Okay. Tā kā, let's go! Pārdevu. Jā. Tālāk. Un mans trešais un pēdējais, ko es iesaku, man atkal patīk destinations. Es visbiežāk braucu uz pilsētu, pēdējā laikā es arī pasāku uz koncertiem, bet arī man patīk weekend izrauties, tāpēc, kad visu dienu tu esi laiku rutīnā, un, piemēram, man ir 2 bērni, un 2 tā ar vīru, principā Rīgā ir nereāli pavadīt laiku, jo tev kādam vienmēr kāds bērns ir jāpieskata. Un tāpēc man bija izpalīdzējis mamma.
ļoti bieži. Šautau mamā. Šautau mammai. Vienreiz mēnesīs bija viņas runājis, ka viņi ierodās uz Rīgu pieskatīt mans bērns, lai mēs varam doties projām. Un viens no maniem favorītu destinationiem ir arī Kopenhāgena. Super expensive. Bet rekomendēju. Bet es vienkārši pirmo reizi aizbraucu, jo mēs Hugo bijām apsolījuši Legolēna dzimšanas dienā, un tad zinu, ka Hugo Legolēns kaut kur tur tajā pie Kopenhāgenes, tad man arī vajag Kopenhāgenu. Es nebiju rēķinājusies, ka Kopenhāgena ir tik dārga un ar visiem bērniem un tā. Man liekas, mans darbs. $5 million. Mans viens no dārgākajiem un īsākajiem ceļojumiem. Bet tad man sanāca braukt ar darbu un tāpatās ar Dāvi. Un man ir daži tips un triks, kas obligāti ir jāizdara. Pirmais, kad tu ierodies, tu noteikti nopērc Daily Pass obligāti Kopenhāgenā. Viņš maksā, es nezinu, 70-100 eiro dienā vai kaut kas tāds, bet totally worth it, tāpēc, ka tu nopērc tev visi muzeji bez maksas. Kā mēs zinām, muzeja arī maksā 20-30 eiro ieeja. Tev visi transporti ir bez maksas, ne tikai pilsētā, bet arī braucot ārā. Un viena lieta, kas obligāti ir jāizdara Kopenhāgenā, tev ir jāiesēžās vilcienā un ir jāizbrauc uz Louisiana muzeju. Tas ir viens no maniem favorīta punktiem, kur būt. Tā vieta ir pie jūras, tas muzejs, tur ir Sierra milzīgās skulptūras, tur tas pats muzejs arhitektūra ir tik interesanta. Ja tu brauc pavasarī, bērnus ņem līdzi, tāpēc, ka tur ir milzīgs laukums, kur spēlēties, tur ir bērniem ritīgi interesanti, viss kaut kas izdomās, tur ir pasaulīgi māksla darbi iekšā. Nu, principā, tu visu dienu vari tur pavadīt. Nu, most inspiring place, un atkal vilciens vēl neko nemaksā. Arī tas pats muzejs, man liekas, ka tu vairs neko nemaksā, tad Daily Pass vienkārši un obligāti ir ļoti daudz pašā Kopenhāgenā vietas, Tivoli, kas ir atrakcija parks, bet tik skaisti iekšā, kad nesakas, ka tu vairs neesi bērns, tu izbaudi pilnībā. Copenhagen Contemporary Museum ir superīgākais. Tad tur ir glipoteka vai kā viņi saucās. Again, nu tā kā jebkura vieta, kur tu ej, ir, bet ko es izdarīšu? Tā kā es esmu ceļošanas frīks, mēs ieliksim linku ar Google karti, kuras esmu atzīmējis punktos, kuras es esmu bijusi, ja man tādi ir. Un es arī braucu pavisam drīz atkal uz turieni ar draudzenēm uz 3 dienām, weekends pilnīgi pietiek, un arī visādas kafēnīcas. Un arī Kopenhāgena ir daudzu zīmolu pamatmājas, gan furniture, gan fashionam, un arī tur ir Dani outlets. Stāvi. Vai sakot, ir rītīgi daudz ko redzēt, un iet pa ielām ir tik skaisti, un daudz kafejnīcu, un viens weekends biļets, starp citu, maksā 30 eiro, Air Baltics, tur papakaļ. Es braucu nākamgad. Jā, tu varēsi nokopēt linku no šī, ko mēs iedosim. Tieši tā. Un, jā, es reāli iesaku Kopenhāgenu, tas ir viens no maniem, tā kā, jo vairāk es tur braucu, jo vairāk es to iemīlu, jo tur arī ir pirts, tur tā visa sadzīve, tur tas viss liekas, nu, tev vajag naudu tikai tur, bet tas viss liekas tev super nice, un gribās atgriezties. Šitā būs kāds 6. reize, man liekas, ka es jau braucu. Nu, tad pierādīt vērtību. Jā, iesaku. Runājot par pierādītām vērtībām, es domāju, kas ir tā 3. lieta? Jā, tā kā, jā, tieši tā. Es teiktu, ka ļoti lielu lomu manā dzīvē spēlē šobrīd jau, nu, es teiktu, kādu gadu. Tā neesmu es. Jā, tas ir daudz vairāk. Bet tādā kūre. Es sapratu, ka es vairs nekur citur. Tā kā visi mani īsie randiņi, visi manas vienkārši rīta kafijas ir freaking kūrē. Un tā romantiskā vieta uz tā stūrīša. Pie baznīcas. Nu jā, un es domāju, tam obligāti nav jāiedvesmo, nu, protams, dārgas ceļojumu un expensive lietas ir forši, bet cik praktisku prieku man sagādā tā mazā vietiņa ar tām bulciņām. Ar šitiem dzērieniem. Apkalpošana, tur vienmēr priecīgs meitenes, vienmēr novēl tev foršu dienu, vienmēr, nu tā kā man nekad nav gadījies grampī, kad kaut ko tur. Un es ļoti novērtēju to, ka viņiem ir šīs sezonālās bulciņas, jauna inovācijas, pateikt. Nu, mans favorīts ir Vecrīga, tur klasiskā Vecrīga, tas krems, kas tur ir. Sēņu nata ir mans orgasmus daily, es vienkārši viņu pagaršoju, un es tikai vajag, man tieši
mazāk par 4 minūtēm, kā mēs Ar šo naftu. Jā, Labi. Nav. Tā kā es tiešām rekomendēju, ja vēl neesat piestājuši tur, tad tā ir mana. Labi, nevajag tā, ka tu tur sagaidīsi. Nē, tur ir very vienkārši simple. romantika. Jā, ir vienkārši simple, bet es tur jūtos tiešām ļoti patīkami un katru reizi. Un man ļoti patīk viņu palodzīšu galdiņi. Tas ir Jā, mani favorite spot. Tā kā. jā. Un tu sēdi un tu dzer kafiju ar ļoti jauku apkalpošanu, un tev skan baznīcas zvani. Tieši tā. Un viņi ir atvērti ļoti agri no 8, man liekas, ja es nemaldos. Man arī, starp citu, es biju domājis, ka super, diez kāpēc viņi tur uztaisīja. Nu, diez vai būs, blakus ir daudz cits kafijas vietas. Nu, es arī vairs nekur neesmu citur gājusi, kā tikai kūrē. Tas man ir super pie mājām. Labi, sūtam kisses. Mana pirmā lieta, man patīk rotaslietas arī, un man patīk, man bija nesen dzimšanas diena, labi. Un man patīk uzdāvināt kaut kādas, ne sev, pat arī, kad man uzdāvina naudiņu, piemēram, mammas un tā tālāk, kad kaut kāda paliekoša lietiņa. Un man bija atvaļinājums, un es esmu sajūsmā par dzimtaru lasīšanu. Vecu cilvēku pasākums, manuprāt, meditējoši ļoti patīkam, un mēs jau tur bijām daudz sievietes, kuras mēs satikāmies jau katru dienu. Čau, nu cik tu salasīji. Un, vārds sakot, es apvienoju, atkal atbalstot latviešu zīmolos, es uzrakstīju, es atkal baidot pateikt viņas uzvārdu, kā mēs zinām, not very strong with the names, Romilka... Nu, var sakot... Ieliksim. Jā, ieliksim. Bļāvi, saka, lai aizmirsu. Viss fine, vecums. Var sakot, viņi man uztaisīs mazo gredzentiņu ar manu pašas lasīto dzinturu iekšā. Jo man nav svarīgi, ka tas akmentiņš tur spīd vai kaut kā, bet tas būs mans ļoti sentiments, un tā, man liekas, ir ļoti forša dzimšanas dāvana, ko var īstenībā ļoti ok pricing, un visu izmēru, visu uztaisīs un dzinturiņu ieliks. Un var sakot, jā, man Latvian roots. Mans wishlistā jau kādu labu laiku, jo es vienkārši vēl neesmu saņēmusies nopirkt, jo viņas ir super expensive priekš, nu, manas mērauklis, jā. Ir Akna Studio smaržas. Vienkārši 250 €. Čik-čing! Tu zini, ka tagad Zārā ir kolaborācija ar to britu zīmolu Akma Malone to... Labi. Whatever. Katrā gadījumā tas jau ir arī tāds, zini, Nu, ekstras. jā, tas ir, tā ir Jā. dzīves ekstra, Tā ir un dzīves tāpēc ekstra. viņš ir manā wishlistā un vēl nav manifestējies, bet es zinu, viņš man tiešām kopš atklāšanas, es Parīzē toreiz iegāju tieši tajā atklāšanas dienā, es viņu pasmaržoju, man bija tāds, jā, tad, kad būšu liela un slavena, tad es šito savu nopirkšu. Nu, super. Nu, mums ir viena kopīga lieta, ko mums ir wishlistā, ko mēs esam piepildījuši, un mēs īstenībā iesim. Mēs ejam uz, mēs pagājušajā reizē stāstīju par Ekmanu horeogrāfu, Jā. un es vienkārši priko pēc vienu dienu sēžu, es iegooglēju, nu, tā kā es stāstīju visiem, ka vajag iegooglēt, tad es arī iegooglēju. Es iegooglēju, un pirmā rinda Rīgas balets. Respektīvi, mēs ejam uz pirmizrādi Ekmana iestudētā horeogrāfijā Kaktusi, un tur tā kā 2 horeogrāfi, cik es saprotu, 2 daļās būs, bet vārds sakot, jā, mēs dodamies ar Līgu uz pirmizrādi 13. novembrī. Ok, jā, tas ir tiešām arī tas, ko es gribētu piepildīt to rudens sezonu ar visu to algu, kas ir tajās biļetēs. Viņas, nu, tur ir jāliek vienkārši. Tas ir tāds dzīves aicinājums. Nu, tas investments nebija tik liels, kā mēs jau runājam, priekš tādiem māksliniekiem. Jā. Tev iespēja to mājās, nu, superīgi, nu, 30 €, tie bija 40. Tā nav jāmaksā par viesnīcu. Tev nav jāmaksā par viesnīcu, tev nav jāmaksā par transportu, tev ir vienkārši smuki jāsaģērbjās un jāierodas. Jā, Mēs būs together, mums būs daudz video noteikti, gaidiet, sagaidiet. Man liekas, tur nevar filmēt. Nu, koridorā. Tad Līga. Outfit check! Jā, man ir... Es jau kādu laiku esmu uzsēdusies, un es zinu, ka tas vispār, es nezinu, cik realistiski ir, jo tie ir apavi. Tie ir apavi. Tagad tev bija, mums bija viena lieta, tu man te paliec mantiska. Es palieku, bet smaržas nevaru, nu, tā uzvilkt. Viņas var tikai tā uzvilkt. Bet es tiešām jau kaut kad Pinterestā uzdūros uz vieniem apaviem. Viņi ir tik tiešām tā kā, tie ir man sapņu apavi. Bet es atvainojos, research ir veiks, kas tie par apaviem?
Uma Wang. Vai, Jā. man liekas, ka tāds ir tas brand nosaukums. Jā. Es ielikšu to bildīti. Liec Tie bildīti. melnā, bet tas ir vasaras iešļūcens, bet viņas ir tādas, zini, kā es būtu gatava Jā. pat vēlreiz Ziemā palikt zeknē. stāvoklī. Prin- Nu, tā kā Nu, tas tik very big dedication uz tiem Zinot, apaviem. Līga, this is very big, very Jā, big, very tieši tā, jo tā kā tie apavi ir... Nu, man sapņu apavi. Es viņus gribu, bet viņi ir kaut kādi freaking 5000 sezonas apakaļ. Viņi vispār nepārdodās. Nu, es pēc tam uztaisu atsevišķu tutorial, kur meklēt iepriekšējo kolekciju. Es vienkārši parādīšu tev tos apavus, tad viņi man būs jāatrod. Jā, nu labi, ok. Google search. Jā. Ok. Next! Un vēl viena lieta, ko es vēlos piedzīvot. Es īstenībā tāpat kā Kopenhāgena, man ir otra destination pilsēta, kur es šoreiz braukšu jau 15. reizi. Venēcija. Es saprotu, kāpēc man savu vārdienu ir jāsvin Latvijā. Ja es viņu varu nosvinēt Venecijā. Jā, nu, Tipiski. tipiski, jā. Un es nemālu, tā tiešām būs kā 15. reize, bet neviena reize nav bijusi identiska. Un this is my wishlist, un tas ir tā kā jau Jau zinu, kur iet. Jā, es zinu, kur iet, un es tur braukšu, un tur noteikti arī sekos lietas, ko es tur iesaku, un kaut kāda karte. Jā, tas ir mans wishlist, un es esmu jau one step forward, biļets nopēc vēl tikai viesnīca. Ļoti labi. Un mans trešais wishlist dalībnieks ir filma. Filma būs Hamnet, kas ir tā kā Hamleta... Review? Nē. Šis par... varbūt tā ir. Ko zinu? Nezinu, es neesmu skatījusies. Bet, jā, filma būs iznāks, manuprāt, Halloweenos, tāpat kā Florence jaunais albums. Un es teiktu, ka man vienkārši ļoti ieintriģēja tas trailers. Un tas ir tas, ko es gribu noskatīties. Es nezinu, vai Latvijā būs pieejams, bet, varbūt jābrauc uz kādu Eiropas valsti, kur viņi rādīs. Jā. Man īstenībā ir vēl daudz lietas filmas un tā tālāk, bet that's fine. Jo, jā, jāsaka kaut kas arī citām reizēm. Jā, tieši tā. Nevar tā visu izlikt uzreiz un izsākt, ko mēs izbaudījām, ko ne. Nu ko, mīļie draugi? Mēs ceram, ka ir mazāk kā 50 minūtes, bet šaubos. Jā, bet kā ir, tā ir. Mums ir kaut kādi komentāri? Mums komentāri ir par ko? Nu, cik mēs foršas un tā, komentārās meitenes aiziet, es gribētu būt kā jūs un vispār. Mēs introdūsosim vienu jaunu segmentu, kas saucās mūsu slavenie draugi. Mūsu slavenie, topošie draugi. Un mēs gribēsim parunāt par gan slavu, gan sasniegumiem, gan kultūras kaut kādiem momentiem, gan arī neveiksmēm. Visas lietas, kas mums interesē. Jā, patīk apspriesties. Tā kā gaidiet arī jaunas sarunas ar vēl trešais liekas. Nebūs liekas, bet obviously is. Viņš var domāt, ka viņš nav. Tā kā gatavosimies jauniem pavērsieniem šajā slavenajā jau podkāstā. Jā. Paldies! Čau!